Nu, ko atkal ir atnākuši no Aļika krājumi. Šīs te čaulītes, jāsaka, tur arī ir katru dienu viss paliek dārgāks, jo iepriekšējo porcijas pirku, tad man šķiet, ka šī te 100 paciņi bija kaut kādi eiro ar kaut ko, tagad jau, man liekas, bija 3. Tas ir bez visiem nodokļiem vai kā. Nu, bez jaunā nodokļa, teiksim tā, ja es paspēju šito pasūtīt pirms 1. Jūlija, un tad tur bija tā, ka nu, tajā pasūtīšanas brīdī, ja nodokli neaprēķina, tad nu, viņš nebūs arī jāmaksā, tā kā ienāks Latvijā. Beidzot atradu šīs te garās čaulītes, iepriekš bija tikai šīs īsās, man liekas, ka viņas ir vai nu 12 vai 15, negribu tagad samalot, bet ir tā, ka es cenšos šiem te tievajiem vadiem likt tā kā blakus viņus abus vadus, un tad, nu, tajā čaulītē, un tad saprasēt. Bet lielajiem vadiem, kas ir kaut kā 2,5 kvadrāti un uz augšu, ir jau problemātiski salikt viņus blakus, jo tad milzīgi resna tā savienojuma vieta. Un arī čaulīti, protams, resna, tad ir foršāk. Dabūju beidzot šīs te garās čaulītes, viņas gan bija stipri dārgāks. Šis te maišals bija laikam 13 vai 14 eiro. Bet jā, nu te ir iespēja vismaz tā kārtīgi, teiksim, no katra vada ielikt to pusīti aizpildīt un tad arī droši saprasējot, nu, garantīgi, ka viņš neiznāks ārā. Bet šīs šobrīd ir mans favorīts vadu savienošanā, jo es arī izmēģinājis šito te benzīna kannas 20 litrīgās roka tur apliek un tur pacelt kannu, nekas tur neizjūk. Tā kā teiksim, salīdzinot ar to, ka tu tur žonglē karstu lodām un mēģina tos vadus kaut kā tur salipināt kopā, šis ir vienkārši pasaka. Jāsaka gan, ka no šīm stangām īsti tomēr droši viņi nevar salikt obligāti. Manā skatījumā ir vajadzīgas šīs stangas, kuras ir uz šo tirkšķi, jo viņam platāks, pirmkārt bišķi tas žoklis. Un arī šķiet, ka viņām sanāk kaut kāds tur pārnesums iekšā tajā mehānismā. No šīm katrā ziņā tas process ir daudz drošāks nekā šīm te rokas stangām. Tā kā, jā, nu redzēs, kā turpmāk būs ar to AliExpress. Protams, šobrīd, teiksim, sūtīt kaut kādu vienu lietiņu pa 3 eiro nav īpaši izdevīgi, tad ir baigi jāshēmo kā kopā visu to. Bet nu joprojām sanāk lētāk, jo es tagad pirku motociklam Java, tur vajadzēja uzlikt pagriezienus to te releju un Aļikā viņš maksā 3, Latvijā 15 eiro.